Mēs tagad esam atnākuši pie Purvaina ezera, jeb drīzāk pie ezeraina purva. Viņu labāk var redzēt no augšas, cik ļoti viņš ir staigns un būtībā neizējams, vai arī ļoti grūti izējams, ja vien tu neesi vilkacis. Un šī ir vieta, kur vilkacis Tīs skrēja atgūt no burviem un raganām uz elli burvju un raganu sanesto labumu, labību, graudus, droši vien arī naudu vai kaut ko tam līdzīgi. Šī ir tāda ļoti interesanta vieta. Viņa klasificētos kā tāda klasiska vieta, kur varētu būt seno latviešu svētvieta. Viņa ir purvā, viņa ir nošķirta no cilvēkiem. Viņa droši vien nav ļoti mainījusies kopš Tīsa laikiem. Tagad tikai var tuvāk piebraukt pa ceļu, kas ir valsts meža ceļš uztaisīts, bet tāpat vismaz puskilometrs jānoiet pa grūti pārvaramu vietu. Šis priekšstats par to, ka vilkacis varētu iet un atgūt burvju un raganu sazagto labumu, viņš varētu būt no 17. gadsimta tāds pārējais koncepts, ļoti interesants. Pats Tīs sevi sauc par Dieva suni, tā kā Dievs viņam ir ļāvis atrasties kaut kur uz robežas starp kristīgo pasauli un pagānisko pasauli. Līdz ar to mēs diezgan viegli varētu iedomāties, ka šeit varētu būt saglabājusies kāda sena svētvieta, kur raganas un burvji nes ziedojumus, un šeit ierodās Tīs, kurš pats uzskata, ka viņš nav pretī kristīgai ticībai, un viņš atrodās, eksistē kaut kur uz robežas starp šīm divām pasaulēm. Mēs iesim pārbaudīt to vietu, kura nav pārāk tālu no šejienes, kur ir tāds uzkalniņš starp Bezdibeņa ezeru un Purva ezeru. Uzkalniņš starp ūdeni un purvu, kas būtu ļoti tipiska vieta, kur varētu atrasties sena svētvieta. Vai tas tā bija, mēs nezinām, bet katrā ziņā visi vilkaču pētnieki šai vilkaču prāvai pievērš lielu uzmanību ar to, ka viņa atšķirās, un zinot to, ka Latvijas teritorijā pagāniskie priekšstati saglabājās krietni ilgāk nekā citur Eiropā. Tas būtu ļoti iespējams, ka šī vilkača Tīsa prāva un viņa priekšstati par to pasauli atspoguļo daļu no pagāniskajiem principiem. Tātad šī pagāniskā pasaule, kur burvji un raganas droši vien varētu būt arī pagāniskie garīdznieki, pagāniskie komunikātori starp reālo pasauli un pārdabisko pasauli, un tad viņš, vilkacis, kurš atrodas uz robežas starp reālo, tā laika reālo kristīgo pasauli un veco pasauli, vecajiem dieviem, pagānismu.